Eduards Haritānos. Vladimir, ko jūs teiksiet? Visu to labāko. Jūs tā kautrīgi sevi pieteicāt tikai 10 vai 20, 30. Paldies, Agit. Tā ir liela uzdrīkstēšanās, izdejot sevi. Tas, kas tevī ir iekšā, to, ko tu vari. Nevienmēr tas sanāk, bet jums šoreiz sanāca un tā savstarpējā saspēle un tās beigas, tas fināls, ka tu viņu tomēr nelaidi vaļā, tas ir tas, kas tevī iekšā ir. Kā tu to izdarīsi, to es nezinu, bet, protams, ka tevī ir liels dejotājas talants un mēģini tomēr kaut kā atgriezties atpakaļ pēc kāda mirklīša atpakaļ dejās. Paldies. Paldies, Dats. Jūs tur tajā video rullītī teicāt, ka jūs gribat sajusties kā princese. Liena, jūs neesat princese. Jūs esat viena īsta Karmena. Jo tas, kādas skaistlības jūs spējat parādīt, tas fantastiski ir. Es vispār neesmu deju skolotāja un horeogrāfa, bet es šoreiz ļoti skatījos uz jūsu kājām. Cik jūs tā stabili uz viņām stāvat un mākat un zinat, kāds ir tas nākamais solis. Es nezinu, vai tur tie pirkstiņi bija nospiesti tā kā vajag, bet tās kājas jums strādāja, tiešām abrīnojami. Brīžiem nevarēja saprast, kurš no jums tur ir īstais dejotājs, kurš māceklis. Man ļoti patika. Paldies, jums liels. Wow. Bet tā tas ir, ka deju. Lienai stabili jāstāv uz tām kājām, tomēr bērni un ģimene un visu, ne? Arī tas, jā. Te Jānis teica, man liekas, raidījuma sākumā kaut kad, ka mīlestībā ir dzirkstelis vai otrādi dzirkstelis ir mīlestība, tad iznāk, ka metinātājiem ir vislielākā mīlestība. Tie dzirksteļi jau nepārtraukti. Kas zina, varbūt tas Liena ir metinātājs, viņa ir dzirkstelis šķīs. Es jums novēlu dzirksteļojiet tālāk, kā metinātāji katru dienu neatējot, jā. Kad es aizēju, būs karsta. Kad es aizēju mājās, tad mēs metinam ar manu mazo uz pleciem pret spoguli dejoju. Viņam arī ļoti patīk. Paldies jums liels, paldies. Un tiešām prieks, ka atļāva, kā saka, izlaid to džinu ārā, ka tev ļāva parādīt, varēja redzēt, kā tu gribi parādīt visu, kas tevī vēl ir neparādīts obligātajā programmā. Super. Partneris tev tur, nav ko teikt. Jā. Paldies, tā mēs sabučojamies un skatāmies atkārtojumu.